Tā kā Sanita ir izdarījusi ļoti lielu darbiņu un sagatavojusi šo prezentāciju, tad došu vārdu Sanitai, un viņa izstāstīs mums par mūsu iespējām, kā mēs varam iepriecināt sevi un savus mīļos. Labi, Sanita, vārds tev. Jā, paldies, Līga. Es īstenībā veidoju šo prezentāciju, un es sapratu, ka ir nenormāli daudz variācijas un dāvanas, ko mēs varam dāvināt tiešām veselīgā veidā. Un tādēļ es tā kā mēģināju sagrupēt, varbūt, lai būtu vieglāk, tā kā tādus mazus komplektiņus, bet tas nenozīmē, ka tas komplektiņš var būt tikai un vienīgi tādā veidā. Viņu var arī, nu, tā kā modificēt un veidot pēc saviem ieskatiem. Bet es iešu cauri pa slaidiņiem, pastāstīšu mazliet vairāk, lai saprastu, kāpēc nu, tāds komplektiņš būtu tā kā labs. Un tad, ja kādam būs jautājumi, varēsiet beigās uzdot, vai ja arī būs nepieciešama palīdzība, kādu dienu var sazvanīties, var sarakstīties, ja, un tā kā visu izrunāt, ko dāvināt, kā sakombinēt. Tā, labi. Pirmais jau noteikti jāpievērš uzmanība, kam ir atlaides šomēnes. Tas ir ļoti svarīgi, jo tad mēs varam ietaupīt naudiņu. Un Coral Bright zobu pasta, starp citu, fantastiska zobu pasta. Diemžēl es vēl neesmu paspējis iziet laiviņā. Es tagad sazinājos ar homeopātisko zobārstu, kur mums sakrīt šīs te domas, ka fluora zobu pastas ir kaitīgas mums. Un patiesībā tiem cilvēkiem, kuriem ir, piemēram, Parkinsona slimība, šiem cilvēkiem arī neiesaka zobu pastas ar fluoru sastāvā. Un tad šī zobu pasta ir ļoti, ļoti laba alternatīva. Tur nav tiešām šis te fluors iekšā. Tur ir šie te koraļu tādas kā smiltiņas, bet viņas, protams, ir ļoti, ļoti smalkas, lai nebūtu pārāk abrazīvas. Un tā labā īpašība ir tā, ka šī zobu pasta tā kā nopulē to virsiņu un tā kā izlīdzina pat. Ja ir kaut kādas plaisiņas, tad viņš tā kā viņu izlīdzina. Ir pat pētījumi, kad ir tūplānā, nu, tā kā pietuvināts šis te zobiņš, un var redzēt, ka tur, kur plaisiņas, šī zobas smuki tā kā izlīdzina šo virsmu. Tad teistī bija šie ir B grupas vitamīni. 1+5, ne, 5+1. Tātad, ja pērk 5 iepakojumus, tad viens nāk līdzi. Tātad, sanāk, par to cenu mēs saņemam 6 B grupas vitamīnu. Šis vitamīns ir ļoti garšīgs. Viņu garšo pēc citrus augļiem. Tāpēc arī bērniem var dot. Es pati, kad gāju kolovadu, man ļoti prasījās šis te teistī bija, jo viņš tā kā nomāca to pulveru garšu. Un viņam ir šī te izolāta forma. Izolāta forma nozīmē to, ka tas ir kā izvilkums no augiem. Tātad tas nav sintētiskais B grupas vitamīns, bet tas ir dabīgs izvilkums no augiem. Un ļoti labi ir šie te vitamīni, kas ir tieši B grupas vitamīni, kas ir tieši mutē liekamie, sūkājumie, izbaramie, ja? Jo lielākai cilvēku daļai ir problēmas ar zarnu traktu, un B grupas vitamīns praktiski neuzsūcās. Tad šī izolēta forma, viņa ļoti labi uzsūcās tieši caur siekalām. Ja? Vizīprājumi vitamīni, tie ir acu vitamīni. Ļoti labi cilvēkiem arī uzlabojumi. Man liekas, pat Līgas mammai bija uzlabojumi redzi. Protams, tur vēl nāca kompleksi citi vitamīni klāt, bet šis arī tāds laba dāvana. Tur gan ir viena kapsuliņu dienā, bet, ja cilvēkam ir kaut kādas redzes problēmas, tad droši var pat 4 kapsulas dienā. Pentokāns, tas ir viens no tādiem top produktiem, un ja cilvēks ir sportists, piemēram, vai cilvēks, kuram ir daudz stresa ikdienā, kurš varbūt dzer daudz kafiju, tad viņš var aizvietot šo te kafiju. Principā tas ir tāds, sportisti lieto elektrolītu dzērienus, un arī pentokāns ir kā elektrolītu dzēriens, ja? Viņš dod šūnām, mitohondrijiem enerģiju. Tā kā šūnās ir šīs te tā kā enerģijas stacijas, kas ražo enerģiju, ja, un dod šīm te stacijām enerģiju. Ja kafija šiem te mitohondrijiem atņem enerģiju
Un pēc tam mēs esam enerģija ir mīnusā, un tad ir vēl lielāks nogurums. Tā pentokāns dod enerģiju tieši caur, dodot enerģiju mitohondrijiem. Tā kā ļoti, manuprāt, nu, tāds noderīgs produkts tiem, kuri dzer arī kafiju. Spirulīnu noteikti tieši runāju ar šo ungāru naturpāti. Viņa atzina, ka šī ir vistīrākā spirulīna, ko viņa ir redzējusi. Jo problēma ar spirulīnu ir tāda, ka lielākā daļa spirulīnas tiek audzēta tā kā baseinos, bet ko viņi izmanto? Viņi lej krāna ūdeni, un krāna ūdens satur ļoti daudz smagos metālus. Tā kā it kā mēs neņemam šīs te aļģes, kas ir atklātos ūdeņos, jo atklātie ūdeņi arī ir netīri, ja? Tad tiek audzēti šajos baseinos, bet tāpat nav padomāts īsti līdz galam par to, ka arī ūdens satur šos smagos metālus un šīs te aļģes, jo aļģes ir uzsūt šos te metālus, tātad uzsūc no šī ūdens šos smagos metālus. Un tāpēc ar spirulīnu vienmēr jābūt uzmanīgam. Tā. Un, protams, privileģu kosmētika. Tieši klientu pasākumā runājām par privileģu kosmētiku. Un te ir pilns komplekts, ir 8 produkti, ir gan pieniņš, gan toniks, gan skrubīts, gan acu krēms, acu serums, dienas nakts krēms un vēl sejas serums. Tā kā tur var pilnīgi piemeklēt speciālā smukā kastītē, salikt, ja gribās, un kombinēt kā vien pašam gribās. Un vēl par šo krēmu es varu teikt to, ka es pati sākotnēji nevarēju saņemties nopirkt, un man mamma uzdāvināja tieši skrubīti un sejas dienas krēmu, un es vienkārši iemīlējos. Skrubīts ir vienkārši fantastisks. Es kaut ko tādu, nu tiešām tādu skrubīti pirmo reizi jūtu. Man sākumā tā kā likās, kad ir paliek tāda sarkanā āda, tā kā viņš tā, nu, veicina to mikrocirkulāciju. Un pēc tam, kad tu noņem to skrubīti, uzliec krēmu un no rīta pamosties, tā seja tik svaiga un viņai tāda veselīga nokrāsa. Man ļoti, ļoti patika. Tad es, jā, protams, ja ir vāja imunitāte, tad var kombinēt C vitamīns noteikti. Mēs zinām, vai ne, ka C vitamīns ir vajadzīgs imunitātei, D vitamīns. Nu, tās ir tādas pašsaprotamas lietas, ko cilvēki zina. Tad ir cinks. Cinks vispār, protams, viņu nevajadzētu lietot ilgstoši. Viņu parasti lieto ne ilgāk kā mēnesi, vai tad, kad saslimst. Tad, kad saslimst, tad cinks veido tādu kā kā lai pat paskaidro, šūnu nodrošina, lai šūnā neiekļūst vīrusi iekšā. Ja? Tā kā viņš pasargā šo šūnu. Un shark liver oil, kas ir haizivs aknu eļļa, tas ir vienkārši fantastisks produkts, par kuru maz runā. Viņš ļoti uzlabo imunitāti. Ir pat dzirdēts, ka bērni iet attīrošo programmu un kārpas vai moluski nepazūd, bet sāk pazust tieši tad, kad sāk iet šo šūnu uzturu un pievieno klāt shark liver oil. Ir ļoti, ļoti labi uzlabojumi. Un vēl šī ungāra naturpāta teica, ka tieši haizivs aknu eļļa pavairo šīs te, kā sauc, priekš neaizmirsot, šūnas tās, kad mēs vadojamies, kad kolo vadojam cilmes šūnas, pavairo cilmes šūnas organismā. Jā, tā kā ļoti, nu, arī tāds produkts, par kuru īstenībā maz runā, jo mēs visi zinām, piemēram, omegu, ja daudz runā par lecitīnu, bet par haizivs aknu eļļu maz runā. Viņš ir tiešām ļoti labs imunitātei. Un tad, protams, var kombinēt šādi, var kaut ko izņemt ārā, var kaut ko pamainīt, var ūdeni šeit pielikt klāt vai kāda produkta vietā ielikt ūdeni, vai pieņemsim tikai haizivs aknu eļļu ar ūdeni. Nu, tā kā ar korālu mainu, es domāju, tā kā te var arī spēlēties, kā pašam izdoma atļauj. Bērniem konkrēti šie ir tieši bērnu vitamīni. Jamīvits tie ir multivitamīni, viena tāda garšīga pastila dienā. Omega-3 oranges ir omega-3, bet man labāk patīk tā Smart Chews, kas ir DHA ar D vitamīnu iekšā. Tur ir vairāk šī te aktīvā viela, vairāk šī te omega.
un plusā vēl D vitamīns klāt. Ja? Bet, nu, to jau var skatīties, kā kuram labāk patīk. Tātad vai nu vienu vai otru omegu un var likt klāt multivitamīnus. Tas tāds foršs komplektiņš bērniem. Bērniem var arī pievienot lecitīnu. Lecitīns ļoti labi jauno neironu veidošanai, koncentrēšanās spēju uzlabo smadzenēm. Ja tāpat kā omega, arī lecitīns ir labā augstskābe, un smadzenes mums ir tauki pamatā. Līdz ar to lecitīns ļoti palīdz nu, tā kā smadzeņu darbībai. Papaja, šie ir fermenti. Ja bērniņam varbūt arī ir kaut kādas vēdera graizes, vēdera pušanās, ja var palietot papaju. Un spirulīna, protams, atkal spirulīna, jo šī ir aminoskābe. Spirulīna ir ļoti bagāta ar aminoskābēm, tur ir B grupa, tur ir chlorofils, tātad jau dzelzi vajag pacelt augšā, un bērni ēd vienkārši zaļām mutēm. Tie, kas ir koraļu bērniņi, ja, jau mazie, vienkārši kā končas sēd, visa mute zaļa, un viņam garšo. Tā kā, nu, ja nav pieredze, tad, protams, tā visdrīzāk nebūs. Es savējiem sākumā liku iekšā smūtijos un blenderēju smūtijos, un tādā veidā viņi man dzēra, kamēr piereda. Labi, iesim tālāk. Komplekts vīriešiem. Redzat, atkal ir lecitīns, libida ekstra vīriešiem un cinks. Lecitīns ir ļoti uzlabo spermas kvalitāti. Vispār spermā apmēram 30% sastāvā ir lecitīns. Un tas, kad veidojas šī prostata, šie iekaisīgie procesi, tiek arī saistīts ar to, ka iespējams trūks šis lecitīns. Ja, kad ir nepieciešams vīriešiem lecitīnu uzņemt lielā daudzumā. Libida ekstra vīriešiem, nu, tas, protams, nestrādā kā Viagra, ja, tāds efekts nav, bet viņš vairāk uzlabo šo hormonālo sistēmu. Kā vīrieši saka, atkal parādās tauriņi vēderā, ja, un tādas sajūtas. Un cinks uzlabo spermatozīdu kustību. Ja, tiem, kuriem ir šīs auglības, tā kā, nu, nevar ieņemt bērniņu, tiem obligāti ir cinks un lecitīns, tas ir obligāti. Tā kā libida ekstra vīriešiem arī tāds labs. Tā kā šis, man liekas, ir vienkārši ideāls vīriešu komplekts, un vīriešiem nepatīk daudz, tā kā tur īsti nav daudz, manuprāt, tāpēc ļoti, ļoti labs komplekts tiešām. Tad droši vien skaista āda. Jā, nu šeit es ieliku silvermaks, jo silvermaks var izmantot arī ādas kopšanā. Personīgi arī es izmantoju viņu, kad es vakarās tīru seju. Man ir arī šīs diezgan problemātiska āda. Un tādā veidā mēs tā kā dezinficējam tās pūtītes, bet mēs neiznīcinām to labo sejas floru. Ja? Un pēc tam, piemēram, var uzlikt seju, ļoti seju masku, es atvainojos. Pieņemsim, ja ir, kā es teicu, ir jūtīga āda vai pinnes metās, ir kaut kāda rozācija, kaut kas tāds, tad tā lilā maska būs vislabākā, jo tur ir iekšā keramīda, kas ir tieši palīdz dziedēt šīs te brūces. Es atvainojos, es aiztaisīšu durvis tādā pauzē, kad es dzirdu, ka citi runā. Bet, protams, var miksēt arī ar citām maskām. Zilā ir hidratācijai vairāk, un rozā ir ar kolagēnu, ar liftingu masku jau tādiem, kuriem nu, jau pēc 35, ja? Aiztais durtiņas, lūdzu. Aiztais durtiņas, lūdzu. Un tas ir par skaisto ādu, bet skaistai ādai noteikti ir miljons variācijas, arī tā pati privileģa kosmētika. Var, piemēram, uzdāvināt krēmu un kaut kādu masku. Maskas īstenībā var arī, nu, pieņemsim, nopērk visas 3, un tad sadalīt no katras vienu paņem un tā kā samiksēt, lai cilvēks var izmēģināt visas 3 maskas, pamēģina sejas krēmu, un ja maska patīk, tad iespējams viņš gribēs arī nopirkt kādu konkrēto masku, kura patika visvairāk. Tālāk, skaista āda, tas bija vairāk jā, tā ārēji, ja mēs rūpējamies, bet par skaistu ādu mēs varam rūpēties arī iekšēji.
Un selēns, cinks un sērs, šie ir tie mikroelementi, kas tiek uzskatīti, kad ir ļoti svarīgi gan matiem, gan nagiem, gan ādas stāvoklim. Un, protams, var pielikt masku klāt, var arī nelikt, var ūdeni pielikt. Ideāli būtu bileronu pielikt klāt. Jā, tas, protams, būs ļoti dārgi, bet tas būtu tā kā vienkārši super ideāls komplekts skaistai ādai. Tā kā te arī var izpausties un miksēt. Tālāk vēl skaista āda no iekšpuses un no ārpuses. Ja, tātad tripeptīdu kolagēns, kuru sola pavisam drīz, kaut kad decembra vidū, ir arī rozā kastīte, kas ir peptīdu kolagēns. Un es pat iesaku, var iegādāties kolagēnu uz mēnesi. Un, tur ir tā kā 3 kastītes, katrā ir pa 10 pudelītēm. Un sadalīt, pieņemsim, cilvēkam uzdāvināt tikai to vienu kastīti. Tad tur pat 3 cilvēkiem sanāk dāvans. Nu, un kādu masku pielikt klāt var komplektam, jo viņiem ir ļoti labi saskanīgi šie te komplekti. Ūdeni arī īstenībā ūdeni, protams, iesaka likt klāt, bet var arī nelikt. Vienkārši ūdens ļoti uzlabos to, cik labi kolagēns uzsūcās, jo kolagēna iedarbība ir atkarīga no ūdens. Jā, tātad viņš piesaista ūdens molekulas. Un, ja cilvēks nedzers ūdeni, tad, protams, tā iedarbība nebūs tik efektīva. Bet, kā jau mēs zinām, kad ir vērts arī iespringt un uzdāvināt tikai 10 dienām kolagēnu, jo bija mums Ilona, ja Ilona taču dzēra 10 dienu kursu, un viņai gūži pārstāja sāpēt tikai pēc 10 dienu kursa. Tā kā ļoti labi rezultāti arī tā ir. Jā, tad mūsdienās ļoti populāri, ka cilvēkiem ir trauksme, atkal šis stress, varbūt arī stress darbā, tad es teiktu, šis ir tāds pamatkomplekts, lai turētu sevi tādā kā mieriņā. Korālmaina pats par sevi, H-5 ļoti spēcīgs antioksidants, kas palīdz izvadīt brīvos radikāļus, arī samazina trauksmi, un grifonija. Grifonija ir kā dabīgais antidepresants, kur ir sastāvā šis hidroksitriptofāns, kas ir aminoskābe, kas palīdz veidoties laimes hormonam. Mēs jūtamies laimīgāki, mierīgāki. Ir pat vairāk cilvēku, kuri tieši ar šādu te komplektu ir pārstājuši lietot antidepresantus. Ja? Tā kā šis ir vērtīgi arī. Grūtniecības un zīdīšanas laikā noteikti prenatālu vitamīni. Ja? Tur ir viss tas komplekss, kas ir vajadzīgs grūtniecēm. Droši var likt klāt lecitīnu, jo šīs ir atkal labās augstskābes. Es par omegu principā neliku šeit iekšā, jo es zinu, ka jūs visi zinat, ka omegas arī ir vajadzīgas, tāpēc es uz to pat neliku uzsvaru. Es mēģinu parādīt, ka ir arī citi produkti, ko var pievienot klāt. Un alfa. Alfa vairāk, protams, viņu var arī grūtniecības laikā, jo lucernā ir ļoti pilnvērtīgs sastāvs. Īstenībā, ja ieraksta Google lucernu, tad tur var tik daudz izlasīt. Ir arī ļoti daudz šie vitamīnu un palīdz no zarnu trakta izvadīt toksīnus, atbalsta nieres, kas grūtniecības laikā arī ir noslogotas un veidojas šīs tūs, kas tā kā alfa atbalstīs. Bet zīdīšanas laikā alfa regulē laktāciju. Tātad, ja trūkst šis pieniņš, mums ir iespēja viņu pavairot. Ja, tā kā to var arī ņemt vērā. Pārim noteikti libidekstra vīriešiem un sievietēm. Vienīgi Latvijā veikalos un internetā veiklā ir iespējams nopirkt vīriešiem to zilo kastīti, bet sievietēm rozā kastīti ir jāsūta no Vācijas noliktavas, no Global lapas. Bet tas ir forši tāds komplektiņš, un tas arī sievietēm arī tas pats. Nav tā, ka, nezinu, tur baigās izmaiņas ir, bet tas ir vairāk hormonu līdzsvarošanai, drīzāk tā es teiktu. Tur ir nakts sveces eļļa iekšā. Es tā precīzi sastāvu neatceros, bet tieši uz hormonālo sistēmu ļoti labi strādā. Nu jā, sportistiem, vai kāda man slikti bildīt ielikusies, sportistiem var dāvināt Hidramaks paku. Tur ir uzreiz H500, koralmaina, pentakāna
Un tad, kad mēs dāvinam pakas ir uzreiz ar 10% atlaidi. Ja? Tā kā, piemēram, ja arī izvēlaties detoks, viņš vienmēr detoks paka būs izdevīgāk par 10% nekā, ja jūs katru produktu pirktu atsevišķi. Un tas ir tāds ļoti foršs komplekts sportistiem un, starp citu, arī tādiem jauniešiem, kuriem ir ļoti liela slodze skolā, ja, kuriem ir daudz jāmācās, jāatcerās, kuriem ir jākoncentrējas, ir sports paralēli, tad šī arī būs ļoti tāda laba paka. Jā. Vēl sportistiem tas, ko sportisti paši zina, tas ir, ka viņiem ir jālieto magnīs visiem un aminoskābes. Protivity Ultra tās ir tīrās aminoskābes, tā saucamās BCA aminoskābes, kuras ir absolūti tīras. Es esmu pētījusi tās BCA aminoskābes, kas ir sportistiem, viņiem vienmēr ir kaut kas pieaugts klāt. Ja? Tā kā es skatījos, vīrs vienu laiku pirka tā kā proteīnu kokteļus, un tur ir iekšā tās BCA tīrās aminoskābes, un tur ir visādi brīnumi, visādi saldinātāji zem dažādiem vārdiem slēpti. Tad šeit ir absolūti tīras aminoskābes, un viņas ļoti ātri uzsūcās. Ja? Un, protams, ūdens. Sportistiem jau nu vajadzētu saprast, ka ūdeni ir jādzer. Te var arī likt klāt pentakānu, ja gribās, vai H500. Nu, tā kā te var skatīties. Es vienkārši izveidoju tā, jo man liekas, ka pentakānu un H500 varbūt kāds var nesaprast, kāpēc lietot. Tad magniju un aminoskābes, nu, sportisti jau saprot, ka viņiem vajag. Nu, protams, ir produkti, kurus var vienkārši atsevišķi dāvināt. Ja tur pat nevajag neko izdomāt, pieņemsim, bilorons, to vienmēr var samesties. Ja ir kāda vecmāmiņa vai vectētiņš, tad var samesties visi kopā un dāvināt. Ja ir kaut kādas problēmas, mums tiešām cilvēki, kas ir piecēlušies no gultas, piecēlušies no ratiņkrēsliem, ja, tā kā ļoti labi rezultāti. Un cilvēki sāk staigāt vai samazinās sāpes vai vispār pazūd sāpes. Skaistumam, protams, sievietēm bilorons ļoti labi ādu mitrina, tā ka tu sajūti, kad krēmus vairs neprasās uz sejas. Jā, agrāk es bez krēmiem vispār nedzīvoju, tad tagad es praktiski krēmus nelietoju vispār. Nu, lūk, tā tad par biloronu vienmēr var padomāt. Tad ir šie Daily Delicious kokteļi. Es esmu ielikusi mazās paciņas, lai varētu apskatīt visas garšas, bet principā ir arī lielās man liekas, 500 gramu iekšā iepakojumā. Un te arī ir tīrs sastāvs, tur ir tās pašas aminoskābes tīrās, 21 grams, tas ir diezgan daudz, ja. Un tur ir dažādi vitamīni, mikroelementi, hroms pat ir iekšā, un kolagēns. Kolagēns arī ir iekšā. Un tie, kas grib notievēt, var aizstāt ēdienreizi, tie, kas grib uzbaroties, var pievienot kā saldo ēdienu, ja, tā kā tāds garšīgs, viegli pagatavojums. Un, starp citu, kolēģi ir taisījuši eksperimentu, tad, kad izdzer šo te kokteili, parasti pēc ēšanas mutē pH līmenis ir skāps. Tad, izdarot šo kokteili, pH līmenis ir sārmēns. Tad šis te dzēriens pats par sevi rada sārmēnu vidi mutes domā. Un vēl šeit viņš ir salds, viņš ir garšīgs. Bet viņam nav pievienots cukurs vai mākslīgie saldinātāji, tur ir eritritols. Tātad eritritols un stēvija tie ir tie dabīgie saldinātāji, kurus drīkst izmantot arī diabētiķi, jo viņi neceļ insulīna līmeni. Ja? Tāpēc tas ir tāds nekaitīgs saldumiņš. Tad vēl ir arī šādi batoniņi. Mazliet viņi ir mainījies batoniņu iepakojums. Es nevarēju atrast tādu bildi, kur vairāk batoniņu kopā, bet principā ir ar proteīnu bārs, tā kā ar proteīnu vairāk sastāvs. Mango, chlorella, blueberry ir šī melone, tad ir spirulīnas batoniņš, šokolādes spirulīnas un šokolādes mandeļu. Ja. Tā kā tur var arī eksperimentēt ar garšām, tā kā kombinēt, var uzdāvināt proteīnu kokteili ar kādu, piemēram, šo te batoniņu, vēl masku pielikt klāt. Nu, tā kā pa bišķiņam no katra var pat tādas mazas dāvaniņas sakombinēt. Man liekas, ka
būs ļoti noderīgi. Jo personīgi man ļoti nepatīk, ja dāvina nepraktiskas dāvanas, tad šī, man liekas, ir tāda ļoti, ļoti praktiska. Un šiem arī ir ļoti dabīgs sastāvs. Tur nav cukurs klāt, tur ir nu, tur dateles, rieksti, ja visi tie augi, viss ļoti, ļoti dabīgs sastāvs. Fandetoks produkts aknām, protams, uz svētkiem. Var pat darīt tā, var dāvināt, pieņemsim, vīna pudeli un fandetoks. Ja cilvēkam patīk iedzert, tad fandetoks būs vienkārši superīgi dāvana. Un ja vēl cilvēkam ir vēdera pūšanās, vai viņam patīk ēst daudz treknu, varbūt, ja neviselīgu, tad var vēl asimilātoru pielikt klāt. Un fandetoks var lietot, pieņemsim, svētkos pirms ēšanas, nu, pirms mēs sēžamies pie galda, pirms ēšanas dzeršanas, ja, un tad atnākot mājās, atkal pēc ballītes vēlreiz mēs dzeram fandetoks, no rīta pamostoties vēlreiz, un tad šīs te paģeras nav tik spēcīgas. Ja jau ir izteiktas paģeras, tad var taisīt fandetoks ar asimilātoru kopā dzērienā jauc, un tad dzer. Tad ir ļoti ātra iedarbība. Jā, tad citreiz pat tā, ka 30 minūtēs vairs nav promiles. Tāds lifehackiņš. Bet fandetoks noteikti var arī vienu dāvināt. Es saku, kopā ar vīnu pudeli, man liekas, ļoti oriģināla ideja. Mm. Nu, un fitovirānu arī tikko bija atlaide. Runājot par imunitāti, un ļoti arī skaisti dāvana. Es pati esmu īstenībā sapirkusi, man stāv 3 pudeles. Es arī zinu jau, ka es vecvecākiem dāvināšu, ja, jo tad, kad mums ir pirmās kaut kādas augstēšanās pazīmes, mēs varam dzert, vai kā es daru, man mājnieki tur saslimst, kāds meita saslimst, piemēram, mēs visi pārējie mājnieki arī dzeram šo fitovirānu profilaksei, lai nesaslimtu, ja, jo viņš palīdz cīnīties ar šiem vīrusiem. Vai, ja ir izveidojies jau tāds dziļāks kleps, piemēram, skudru koks nepalīdz, lakrica nepalīdz, nu tad var ņemt šo fitovirānu, var lielākās devās viņu dzert un būs ļoti laba iedarbība. Man liekas, ka man ir viss. Jā, tas ir arī viss no manas prezentācijas, bet, kā jau es teicu, tie varianti ir nenormāli daudz, vienkārši nereāli daudz, un var kombinēt, un mix, un match, un mainīt. Un vienīgi jāsaprot, kas varbūt cilvēkam interesē. Jā, vai vēlas iet uz tiem uzturbagātinātājiem, vai grib vairāk varbūt uz skaistumu, uz tām maskām, krēmiem, batoniņiem un kokteilīšiem, ja, kas varbūt cilvēkiem liekas pašsaprotamāk.